Kā tu domā, ko nozīmē svinēt Latvijas valsts neatkarības dienu? Ja tas tā kā nesvinē Latvijas vienu tā kā dzimšanas dienu, tad tas nozīmē slikti, ir tā kā slikta diena priekš Latvijas bija, priekš vienam cilvēkam. Slikta diena vienam cilvēkam priekš Latvijas, ja? Bija tā diena? Jā. Kāpēc slikta? Jo viņš aizmirst to dienu, kad bija Latvijas dzimšanas diena. Un tad... Slikti ir, ja nesvin, ja? Jā. Es saku par Latvijas dzimšanas dienu, jo tas jau būs Latvijas dzimšanas diena. Nu jā, tā jau ir neatkarības diena, Latvijas dzimšanas diena. Tas nozīmē cienīt Latviju, būt kārtīgam latvietim. Tas ir domāts tā, ka visi iet pie mums centru, svinēt salūtu, skatīties un ar ģimeni pavadīt Latvijas dzimšanas dienu. Es domāju, ka tas nozīmē svinēt Latvijas rašanās dienu. Kā tu domā, kāpēc šajā dienā latviešiem ir brīvdiena? Ir Latvijas dzimšanas diena un Latvijai vajag dažreiz, tā kā arī brīvdienas visiem. Tā kā nevar būt visu laiku 4 dienas skola, 5 dienas skola un tā. Galvaspilsētā centrā notiek daudz pasākumi un ir Latvijas dzimšanas diena, tāpēc es domāju, ka bija brīvdiena. Ko nozīmē vārds patriots? Tas nozīmē būt patriotiskam, kad tu esi kārtīgs latvietis. Tā kā cienīgs cilvēks pret valsti, es tā domāju. Tā kā viņš ciena valsti, viņš neko nesaka sliktu par valsti. Tā kā neaizskar. Vēl tās te no lentītes, kuras taisa un nāsā karogus. Jā. Ja lentītes taisa patriots, ja? Jā. Es to tieši nevarēšu pateikt, jo es neesmu mācījusies. Jā, bet kā tu domā? Kaut kāda statuja vai kā? Patriots tā kā būtu statuja, ja? Jā. Esmu redzējis, bet es nevaru tieši pateikt, kurā vietā viņa ir. Esmu tikai bildē redzējis. Kā viņa izstāsta tā statuja? Tā ir tāda, tā statuja ir tāda. Ir šitā kaut kādas zvaigznītes tur. Šitā? Jā. Šits ir patriots? Tā liekas. Ko nozīmē būt latvietim? Tu nepiedari nevienai citai valstī, tu esi tikai latvietis. Ja tu aizbrauc uz ārzemēm dzīvot, tu vairs neesi latvietis? Es esmu latvietis, vienkārši tu esi citā valstī. Ja tu aizbrauc uz ārzemēm un tev piedzimst bērns, viņš ir latvietis vai nav? Es domāju, ka ir pusē. Labs cilvēks, jo tik daudz sliktu cilvēku nav Latvijā. Kad tu latviski runā, kad tev ir draugi latviski runā, daži draugi varbūt citā valodā runā, bet tā. Daži tikai, ja? Jā. Vai tu zini tādu tēlu latviešu literatūrā Lāču plēsis? Kā domā, kāpēc viņi tā sauc? Šitās domāju, ka tas bija dārziņā, vēl nekad neesmu sapratis, kāpēc, bet likās dārziņā, ka Latvijai izbruka lāči un tas lāču plēsis, tas lāčus apturēja. Un tā likās. Lācis plēš. Lācis plēš. Ko viņš plēš? Galdu. Galdu? Jā. Tas tā kā simbols. Jā? Kāpēc viņi tā sauc? Tādēļ, jo bija tādi karavīri, kuri cīnījās pret Vāciju vai Poliju vai kaut ko. Un ar Krieviju viņi sadarbojās Vācijā, vai kas? Vācieši ar Krieviem sadarbojās, ja? Jā. Un cīnījās pret Latviju? Jā. Lāču plēsis, kāpēc tā sauc? Tādēļ, jo viņš bija ļoti stiprs. Man mamma stāstīja, ka viņš ir cīnījies ar lāčiem arī. Jā? Jā. Vinnējis? Jā. Kas Latvijā ir visskaistākais? Mūsu valoda. Valoda. Tas ir, mūsu karogs ir skaists. Tā statuja. Kura? Tā, kura tev ir zīmēta uz krēkla. Ļoti labi.
Es domāju, ka Latvijā viskaistākais ir brīvības piemineklis, meži, jā. Meži, Baltijas jūra, ezeri, koki. Visi skaisti. Visi skaisti. Vēl kāda skaista vieta Latvijā ir? Šireiz, kur mēs tagad filmējamies. Šitā vieta ir skaistākā Latvijā, jā? Nezinu, bet priekš manis jā. Tā. Aizmirst, kā sauc tā tantīti, kas tur tās. Šitā tantīti? Jā. Nu, padomā, kā viņu sauc. Rūta nebija? Nē. Vaira? Nē. Meitene bija, jā? Jā. Nu, kā bija? Kā bija, es aizmirstu. Ilze? Nē. Viņa bija kaut kāds vecs vārds. Ugunsgrēkā bija arī tāda. Zentiņa? Nē, ir zentiņa vai nav? Es neatceros. Tu pats atceries vispār? Milda. Vai nebija Milda? Nē. Jā? Jā, Milda. Latvijā viskaistākais brīvības piemineklis. Vai tev patīk dzīvot Latvijā? Jā. Kāpēc? Tāpēc, jo tur var jauki tu atpūsties, tu vari būt savās mājās, tu vari ar ģimeni būt kopā. Man patīk tas, ka visi runā mūsu valodā. Jā. Kāpēc? Jo es piedzimu tajā valstī. Un vēl kāpēc? Jo Latvija ir forša vieta. Un kas forši tieši ir Latvijā? Latvija ir kamerā, Latvija ir galds, Latvijā ir televizors, Latvija ir lampa. Kā tu domā, ko varētu uzlabot Latvijā? Mazāk maksāt par nodokļiem. Mazāk nodokli. Ko vēl? Lai darbā dod vairāk algu. Vairāk naudas. Cik naudas gribētu? Nezinu. Daudz vai maz? Vidēji. Negribu daudz. Daudz ne? Ne. Es domāju, ka vajadzētu uzlabot citu sliktu cilvēku sajūtu, viņu vārdus, kā viņi runā. Viņi mīļi runāt, nevis bļauj viens uz otru un tās slikti runā, sliktus vārdus saka. Uzlabot viņu vārdus, lai viņi nerunā sliktas lietas, ja? Un ko vēl uzlabot varētu? Varētu uzlabot viņu garastāvokli. Garastāvokli uzlabot? Es domāju, vajadzētu uzlabot ēkas. Varētu uzlabot visādas pieminekļus. Pieminekļus? Tā kā apkārt uztaisīt? Vai ir augstāki vai? Skaistāks padarīt. Nokrāsot pieminekļus? Jā. Kur pieminekli gribētu nokrāsot? To pašu. Brīvības pieminekli? Kādā krāsā? Drusku spilgtāk. Spilgtāk. Zaļu spilgtāk vai sarkanu? Zaļa. Latvija māja. Prieks Latvijas. Jo nav Latvija māja vēl Latvijā. Mājas nav? Nē, ir mājas, bet nav Latvija māja. Latvija mājas? Nu jā, visas tādas nav par Latviju. Nav par Latviju? Nē. Kādas ir mājas par Latviju? Kādas tu varētu uztaisīt? Nav vēl tādas, bet es gribētu, lai tādas uztaisītu. Ko tu gribētu novēlēt Latvijas valsts prezidentam un tautai? Novēlēt, lai visiem mūsu pasaulē ir prieks par Latviju, par mūsu valodu, lai būtu ļoti jauki, labsirdīgi viens pret otru, lai nerunātu un nebļautu viens uz otru, un lai būtu vienmēr tāds prieks kā Latvijā. Es novēlu, lai tauta pastāvētu vēl ļoti ilgas gadus, augtu vien lielāka, lai cilvēki neizbrauc no mūsu valsts. Un es novēlētu, lai šī valoda palikt dzīva un lai neizmirtu.
lai ļaudis būtu koptojis sevī, nemētāt papīrus pa zemi. Es atnāktu un iedotu dāvanu. Dāvanu tu novēli, ja? Latviešu tautai, ko tu novēlētu? Visiem Latvijas cilvēkiem. Nu, divas lietas. Viena ir laime visiem latviešiem. Jā. Un otrā ir tā kā Latvija tā kā pusiņa liela končas. Latvijas končas. Jā. Es novēlu Latvijas prezidentam, lai viņam veicās tagad ar visiem darbiem un tām visām lietām. Kurām tieši lietām? Nezinu. Latvijas tautai es novēlu nosvinēt kārtīgi Latvijas neatkarības dienu un cienīt Latviju.